Latvijas Universitātes galvenais treneris ar mani kopā. Treneri, pagājuši 10 dienas, kopš tikāties ar Jelgavu. Šodien atkārtoti. Ko esat paņēmuši? Kā lūdzu? Ko esat paņēmuši līdzi no tās spēles? Daudz, ko esam paņēmuši. Bija laba mācība un laba analīze. Cerams, ka šodien būsim ņēmuši to visu vērā. Es skatījos statistikā. Jūs iemetat 62, divreiz pa 63 punktiem. Pretiniekam atļaujiet iemest nedaudz vairāk, bet līdz 64. Bet iepriekšējā spēlē ielaidāt 82. Jā, es domāju, ka sliktā aizsardzība bija pamatā tam sliktajam arī sniegumam laukumā. Arī šogad ir pierādījies, ka mēs spēlējam ļoti labu aizsardzību. Mūsu uzbrukums nevienmēr ir tas veiksmīgākais. Ja šodien sakārtosim aizsardzību un nedaudz veiksmīgāk spēlēsim uzbrukumā, varam arī cīnīties par uzvaru. Ok, un kā ar spēlētājiem? Visi veseli vai visi ierindā? Nav visi veseli. Ja nemaldos, tad kādi 5 pamatsastāv spēlētāji nav ierindā. Ingars Aizpurs, Renārs Magoņs joprojām, Mārtiņš Dārģis. Bet šodien ir tie, kuriem šodien bija jāspēlē. Pretiniekiem Ukraiņu centrs papildinājis sastāvu. Esat izpētījuši paguvāt? Šo to papētījām, bet, kā lai pasaka, maz uztrauc, vairāk uztrauc ārējās līnijas spēlētāji, bet te jau redzēs. Ok, paldies, veiksmi spēlēt. Tas bija galvenais treneris Arturs Visockas Rubenis no Latvijas Universitātes.